Pa šiem beidzamajiem gadiem Futbola federācija izdarījusi ļoti daudz darbus saistībā par tieši infrastruktūras uzlabošanu. Es domāju, ka šajos materiālos, kas mums ir sagatavoti, mēs varēsim jums mazliet vairāk jau pastāstīt par to, kas ir izdarīts. Galvenais, protams, akcents tiks likts mums uz šo te sporta bāzes rekonstrukciju, kā mēs to tagad sakam Krišāna Barona ielā. Bet es esmu pārliecināts, ka 2017. gadā šis stadions būs uzbūvēts, rekonstruēts. Protams, varētu būt daudz jautājumu par kapacitāti, jo 5,5 skatītāju vietas, protams, nav tas, kas ir nepieciešams varbūt tādai pilsētai kā Rīga, kas ir lielākā visās Baltijas valstīs, bet beidzamās mēneša laikā mums jau bijuši 2 sanāksmes tieši saistībā par Daugavas stadionu. Tā, protams, varbūt nevarētu būt tēma šodien, bet es ceru, un es domāju, ka visi sporta sabiedrība cer, ka ar laiku arī mums valstī un Rīgā būs viens nacionālais stadions, kur varēs notikt ne tikai deju svētki, jeb dziesmu svētki, bet arī vieglatlētika un, protams, arī futbols. Jaunajā stadionā šeit būs vieta, kur varēs spēlēt nacionālā izlase, protams, arī visas jaunatnes izlases, tāpat arī klubi, kas piedalās gan Eiropas kausos, gan spēlē mūsu virslīgā, kas pārstāv Rīgu. Tāpat arī, kas ir daudz no svaru, un ko mums arī ir vienošanās ar Rīgas domu, ka šeit mēs arī pildīsim šo sociālo funkciju ar šo te stadionu, jo tur ir daudz. Tad ir reģionā daudz skolas, daudz mācību iestādes, tāpat arī bērnu dārzi un arī dzīvojamie rajoni, kur varēs arī izmantot mums šo stadionu šīm te vajadzībām. Pēc tam mēs parādīsim arī jaunās tās skits, kādas jūs varēsiet ar viņām iepazīties, ka tur blakus ir arī treniņu laukums, kur varēs izmantot, tāpat arī skolas un apkārt atrodošās iestādes. Par galveno arēnu, kur es jau teicu to, protams, arī varēs izmantot arī visām citādām vajadzībām, jo tas būs mākslīgais segums. Es saprotu, ne visiem futbolistiem patīk spēlēt uz mākslīgā laukuma, bet, kā es bieži arī izsakos, ka labāk spēlēt uz laba un teicam mākslīgā laukuma segumu nekā uz sliktu un dabīgai. Pēdējos mēnešus notika spraigs darbs, lai paspētu līdz 17. gada pavasari. Tas ir ļoti grūts uzdevums, bet mēs ticam, ka to, ko mēs viņu atrisināsim. Pagājušajā gada decembrī mums izdevās saskaņot ar UEFA galveno konceptuālu risinājumu pa stadionu, kādam viņam jābūt, kas tur jābūt obligāti. Ja, tad pēc tam bija panākta vienošanās ar Rīgas domu vēl viena, lai mēs varam turpināt darbu, un bija noslēgts līgums ar arhitektu biroju REMS par tehnisku projektu izstrādi, kurš tagad notika. Kas tomēr būs stadionā? Tas laikam viens no galvenajiem šobrīd jautājumiem. Kompleksa būs stadions, tas ir viens, kurš risina sporta funkciju, kur spēlēs visas mūsu profesionāli, nacionāli izlase vispirms un profesionāli klubi, tas ir viens. Otrais mazais stadions, kurš pildīs to sociālo funkciju. Tas ir 2. Trešais, manuprāt, ļoti tāds arī nozīmīgs notikums. Tur būs Futbola federācijas māja. Tas ir, manuprāt, liels notikums futbola dzīvi, un tajā māja, kā jebkura normāla māja, būs laikam muzejs, būs konferences zāli, būs visi mūsu administratīvas ēkas nepieciešams, un tā tālāk un tā tālāk. Ja mēs runājam par ietilpību, jā, tas būs 5,5 varbūt 500–700 labākajā gadījumā. Izskatās, ka tas ir pamaz, bet ja es atkal atgriezīšu pie tā sporta marta pētījuma kā tāda un to, ko mēs paši darījām, pa pēdējiem 10 gadiem viduvējs apmeklējums stadiona bija 5200. Skaidrs, ka mēs gribam, lai būtu 10 un varbūt 30 un varbūt vēl vairāk, bet pagaidām realitāte ir tāda, kāda viņa ir. Pastāv vieta. Mūsuprāt, tas ir unikāla iespēja mums saprast vienu lietu. Stadions bez mašinas, tas arī ir stadions. Un varbūt tie līdzjutēji, kuri iet uz stadionu, vispār negrib braukt ar mašinu. Izbraukšanas problēma viņa pastāv visos stadionos. Padomāsim vienu lietu. Stadions atrodas tāda vieta, kur var tikt ar tramvoju, trolejbusu, autobusu, vilcienu, minibasim un viss, kas ir pieejams. Tas ir viens. Otrais. Ja mēs no stadiona vietas izdarīsim apli,
1 kilometru radiusa atrodas kaut kur ar 1500 pieejamas stāvvietas. Ja mēs atkal balsojamies uz to pētījumu, kurš bija reāli, kad bija aptuveni 62% no tiem, kas grib apmeklēt stadionu, teica, ka viņi ar mieru un labprāt brauktu bez mašīnām. Pasaulē tagad ir liela praksa, kā bileti uz futbolu, vienlaicīgi ir arī biletes uz transporta līdzekļiem. Vai mēs to panāksim, mēģināsim runāt un ceram, ka panāksim. Tas ir ideja, varbūt viņu varēsim arī izteikt. Laukums būs mākslīgais, ņemot vērā klimatiskus apstākļus, tas ir viens, ņemot vērā atkal, viņam atkal jāstrādā tam stadionam, jo vairāk stundas, jo labāk. Tas ir arī nauda, kuru vajag kaut kā arī atrast, lai būtu stadionam, uz ko dzīvot. Tas ir 2, un 3, ņemot vērā, ka visi tie laukumi ar katru dienu ir labāk un labāk. Ja mēs tagad paskatāmies laukumu 2010. gadu, kurš bija ražots, un tie laukumi, kuri bija izlikti pagājušajā gada, ļoti liela atšķirība. Mums vēl ir 1,5 gadu. Ceram, ka arī visas firmas, kuri ražo laukumi, viņi arī neguļ, iet uz priekšu, un tam laukumam jābūt vēl labākam un līdzīgam dabiskam. Faktiski sākot ar šo gadu esam uzsākuši aktīvu darbu pie skiču projekta. Aprīļa beigās paredzēts ir faktiski pabeigt skiču stadiju un uzsākt skaņošanas procedūru. Un attiecīgi tehnisko projektu paredzēts ir, teiksim, skaņošanas stadijā pabeigt līdz augusta beigām, paralēli darot, teiksim, kaut kādus vēl tehniskos risinājumus un attiecīgi saskaņot projektu paredzēts ir decembrī. Šobrīd stadions ir Garena virzienā, teiksim, paralēli Čaku un Barona ielai, tad mēs viņu esam sagriežuši šķērsām 2 iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ir UFA un, teiksim, starptautisko mēdīju prasības novietojums pēc debes pusēm ar domu, ka visa filmēšana ir ēkā, ir galvenajā ēkā, kurā ir visas papildu funkcijas un attiecīgi tad vakar saule pretējā tribīnē, kur ir arī lielākās skatītāju masas. Un otra lieta ir, lai novirzītu galvenās skatītāju plūsmas no Čaku un Barona ielām, tad mums rodās kabata Ēgļu ielas daļā, kur ir, teiksim, iespējams pulcēties cilvēkiem lielākā masā un, teiksim, tas nerada problēmas drošībai vai kā savādāk. Stadions ar galveno tribīnu, kurā ir visas tehniskās telpas sportistiem, administrācijai, mēdījiem, teiksim, tā skaitā VIP klientu, VIP apmeklētāju telpas un dažādas palīgu telpas. Tā ir tātad šī te uz rietumu pusi, šī te lielākā ēka. Attiecīgi pretī ir tātad tribīna, kurās ir galvenās lielākais skaits skatītāju. Un attiecīgi galos ir atdalīts vienā tribīnē ir tātad mājas fanu, teiksim, aktīvāko fanu tribīnu, un pretējā pusē ir viesu faniem. Teiksim, tas ir veidots ar domu jau, lai šīs te galvenās masas nekrustotos, lai nebūtu kaut kādas iespējams drošības vai drošības problēmas. Uz Tallinas ielas puses mēs redzam, ir izvietots stāvlaukums, kas ir, teiksim, šī gadījumā ir nodrošina minimālās prasības VIP skatītāju vajadzībām. Un arī tad treniņu laukums, kas ir paredzēts, kā jau Vladimirs teica, tad sociālai funkcijai, tad arī apkārtējām skolām. Šis būs ieguvums pilsētai. Sāksim ar to, ka no degradētas telpas tā tiks pārvērsta par pirmkārt sakoptu telpu. Šobrīd šī telpa ir slēgta. Mēs runājam, ka šī būs atvērta telpa. Telpa nebūs norobežota, nožogota, tātad publiski pieejama. Viens no obligātiem risinājumiem, ko mēs mēģinām risināt, tātad ir atrast, lai ārpus spēļu laika arī šī vide, publiskā ārtelpa būtu dzīva un pildītu pilsētas rekreācijas funkcijas. Tad akcents būs uz apstādījumiem, un, ja mēs iedomājamies Grīziņkalnu un Ziedoņdārzu, tad pilsētas iedzīvotājiem, pārvietojoties pa Čaku ielu, būs iespēja pārvietoties daudz zaļākā, daudz sakopatākā vidē, un vairs nebūs vēlme varbūt tik ļoti steidzīgi, kā mēs ikdienā steidzamies pārvietoties no punkta A uz punktu B, bet šis temps tiks samazināts, un mēs būtiski izjutīsim vidas kvalitātes uzlabojumus. Runājot par apstādījumiem, mēs praktiski pat laban lielākā daļa esošo koku tiks nocirsti,
tas izklausās skarbi, bet var pateikt, ka liela no pārsvarā visas tās ir papeles, ir arī dažas liepas, bet papeles ir ļoti vecas un pilsētas apstādījumi ir ar laiku jāmaina, un tās to vietā tiks iestādīt vismaz tieši tikpat daudz koku. Mēs mēģinām šobrīd pie tā strādājam. Noteikti jāuzsver tas, ka labiekārtams ir pašā pirmajā attīstības stadijā. Un mēs strādājam pie tā un mēģināsim radīt visu iespējamo, lai mēs iestādītu vismaz tikpat kokus, cik mēs arī nocērtam. Daļu koku, kurus bija iespējams saglabāt gar Tallinas ielas fronti, tie arī tiks saglabāti.